veidā, ka es atbildēšu tātad uz iesūtītajiem jautājumiem, balstoties uz savu pieredzi, uz pētījumu atziņām, un uz savu tātad arī tādu ekspertīzi un pieredzi ar pedagogiem visā Latvijā. Lūk, kā saglabāt mieru grupā ar skolāniem, kuriem ir tādi izteikti disciplīnas kādi traucējumi vai kā norādīts ir problēmām. Un šeit es tātad ieteiktu, varu ieteikt dažādas lietas, bet pirmā lieta, par kuru noteikti es gribētu runāt, ir tāda, ka ir ļoti svarīgi ieviest savā praksē tādu domāšanas, kā lai to nosauc, stratēģiju vai tādu kā rāmi savai domāšanai pozitīvā nozīmē iedot. Proti ir nepieciešams saprast, ka uzvedība, nelabvēlīga uzvedība, tad, kā mēs zinām, nedrīkst būt, nevajadzētu tai būt uztvērtai, ka tā ir tieši saistīta ar pašu personu. Tad mums ir nepieciešams analizēt uzvedību. Uzvedība ir tā, kas ir vērtējama kā negatīva, nevis pats cilvēks. Jo tajā brīdī, kad mēs pārslēdzam, un stresa apstākļos to diezgan viegli izdarīt, mēs pārslēdzam to savu domāšanu uz to, ka tas cilvēks ir vainīgs, kāds skolāns vai kolēģis vai vecāks ir vainīgs, tad tas mums, diemžēl, traucē. Tas ir cilvēcīgi saprotami. Arī man tā ir, godīgi sakot, tā ir bijis, ka kādreiz esmu jūties kā pedagogs aizvainots, ja, un man liekas, tā problēma ir dēļ tā cilvēka. Ja? Bet patiesībā tad mums ir nepieciešams uzreiz saprast, ka ir jāfokusējās tieši uz uzvedību un uz to, ko mēs varam darīt, lai šo uzvedību mainītu. Un attiecībā uz disciplīnu, mācību disciplīnu, par kuru tad mēs tagad runājam, tur ir dažādas stratēģijas un metodas, par kurām mēs arī turmāk citos video runāsim, kas jums noteikti noderēs. Bet vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, ir jāsaprot, ka šī skolēna nelabvēlīgā uzvedība nav saistīta ar jūsu profesionālo vērtību. Jo tajā brīdī, kad jūs sākat vainot sevi un uzskatāt, ka jūs esat vainīgi pie tā, kā skolēniem ir kādi disciplīnas traucējumi, tas nav noteikti jums noderīgs. Tas drīzāk ir traucējoši. Tātad, ko es gribētu aicināt darīt, ir pirmkārt fokusēties nevis uz pašu cilvēku, tātad skolēnu šajā gadījumā, bet uz šī skolēna rīcību, uzvedību, un otra lieta nevainot sevi, tāpēc, ka ir kaut kāda disciplīnas traucējuma. Bet, protams, tas, kas ir svarīgi saprast, ko no šīs pieredzes mēs varam mācīties un kas ir tas, ko es kā pedagogs varu darīt, lai šo situāciju uzlabotu, lai uzlabotu apstākļus. Mēs bieži fokusējamies uz to, lai novērstu pavisam kaut kādu problēmu, un tad mēs krītam panikā, tā pārspīlējot mazliet, protams, kad mums tas uzreiz varbūt neizdodas. Tā vietā es aicinu nevis skatīties uz problēmu kā uz lielu ziloni, bet skatīties uz tām detaļām, tām niansēm, tiem atsevišķiem apstākļiem, faktoriem, kurus mēs varam mainīt, varam uzlabot, lai tādējādi pakāpeniski soli pa solim ilgtermiņā skatoties uzlabotu visu situāciju kā tādu. Jo uzreiz mums pietrūks resursi, lai uzreiz problēmu atrisinātu, tad noteikti ir nepieciešams iet tā posmu veidīgi. Turpinājumā runāsim par citiem jautājumiem, un jāsaka, visi šie jautājumi savstarpēji viens otru papildinās un arī tad izvērsīsim šo praksi, kā tad mēs varam rīkoties šādos gadījumos. Un tāpēc nākamais jautājums, kuru arī iesūtīju, kurus tagad atbildēšu, ir kā stresu nepārvērst agresijā. Agresija rodās tad, kad mūsos sakrājās emocionāla spriedze. Un šī spriedze ir stipri par daudz. Es domāju, jūs man piekritīsiet šajās situācijās. Galvenais faktors, kas to izraisa, ir stress. Ja mēs nespējam, nemākam tikt galā pietiekami labi ar profesionālo stresu, diemžēl tas mūs noved pie pārslodzes. Pārslodze pastiprina šo iekšējo resursu trūkumu, un rezultātā mēs ne tikai varam tādā veidā nokļūt pie izdegšanas, kas jau ir vēl augstāks līmenis, un savukārt izdegšana var pārvērsties, ja tā netiek risināta, var pārvērsties jau klīniskā diagnozē, ir stāvoklī, kas ir depresija.
un noteikti no tā, protams, mēs gribam izvairīties. Agresija arī rodās tādēļ, ka mūsos šīs stresa rezultātā šī spriedze ir stipri pieaugusi, bet otra lieta ir tāda, ka mūsos aktivizējās un kā tādas dominējošās, kā vadošās kļūst divas emocijas. Parasti tās saslēdzās kopā, bet varbūt arī kāda no tām. Tās ir bailes un tās ir dusmas visbiežāk. Dusmas rodās tad, kad mēs tiecamies uz kaut kādu mērķi, un šo mērķi mēs uzskatām par svarīgu, par būtisku. Un tad, tiecoties uz šo mērķi, mēs sastopamies ar kaut kādu šķērsli. Un šis šķērslis mums ir traucējošs. Mēs gribam no tā atbrīvoties, jo citādāk mēs nevaram sasniegt mērķi. Un tāpēc mūsos pieaug, pastiprinās dusmas, ja mēs nespējam tikt galā ar šo šķērsli, nespējam to novērst. Un, ja mēs dodam tam laiku, lai tas tā teikt nobriest, tās dusmas, protams, uzkrājās. Savukārt bailes parasti rodās tad, kad mums šķiet, vai tas reāli notiek, vai pietiek tikai ar šķietamību, ka mums šķiet, ka mēs pazaudēsim kaut ko vērtīgu. Un profesionāli runājot, tātad tas var būt, piemēram, mēs pazaudēsim darba vietu, mūs atlaidīs no darba, vai mūs neuztvērš kā pietiekami nopietni kolēģi, ar kuru rēķināties, samazināsies reputācija, teiksim, un tā tālāk. Ja? Kaut kāda svarīga vērtība, kuru mēs redzam tā intuitīvi zemapziņā, mēs uztveram to kā apdraudētu. Un tad visbiežāk tad rodās bailes. Un tad, kad šīs dabas emocijas sasaucas kopā, tad mūsos var pastiprināties agresija. Bet ir trešais tāds ingredients, tāds sastāvdaļais agresijas zupai, ja tā var tālāk izteikties, ja? Kas tā tad ir uzskats, kas bieži ir sakņots aizspriedumos, stereotipos, ka tas otrs cilvēks ir vainojams. Tā kā es iepriekš stāstīju, ja mēs fokusējamies, ka tas vainīgais ir tas cilvēks, nevis šī cilvēka rīcību, kuru mēs varam kaut kādā veidā ietekmēt, jo personība ir lielā mērā stabila. Mēs neizmainīsim tā skolēna raksturu vai personību, vai mēs to varam ietekmēt kaut kādā veidā, bet ne kardināli izmainīt. Lai iedarbotos uz uzvedību, mums ir nepieciešams tātad attiecīgi iedarboties drīzāk uz rīcību, uz apstākļiem, kas nosaka šo rīcību. Un tādēļ metode, kuru es aicinu izmantot, sastāv no 3 soļiem, lai stresu nepārvērstu agresijā. Pirmais, šādās situācijās, kad jūsos ir sakāpināts stress un jums ir sajūta, ka tūlīt būs kaut kāda agresija, tūlīt kliekšu, tūlīt izrādīšu dusmas, tūlīt kaut ko, ka ņemšu ar sitīšu ar lineālu, ja ne pa pirkstiem, kā agrākos laikos, bet pa galdu, piemēram, vai kā. Respektīvi, dažādi šie dusmu izrādīšanas, agresijas izrādīšanas veidi var būt. Es domāju, ka jūs būsiet, ja ne savā praksē, tad, teiksim, no savas pieredzes esat novērojuši, vai ne? Un kad jūsos šī sajūta briest, ir nepieciešams būt ļoti, protams, paši disciplinētam un pateikt sev prātā, kā tādu pavēli, kā tādu gribas tādu iestatījumu, ja tā var izteikties, ja? Stop, nopauzēt, cik vien iespējams, ja ne pilnībā, tad cik vien iespējams šo situāciju. Tas ir pirmais solis. Ar to es gribu teikt, ja jūs vienkārši uzreiz visu žulti izgāzīsiet, visu, kas ir sakrājies, jūs konfliktu pastiprināsiet, nevis novērsīsiet. Un tāpēc gribam to vai ne, šis ir pirmais solis, pateikt stop. Bet nākamais ir ievērot apzinātu pauzi. Atkal situācijas var būt dažādas, citās situācijās mēs varam vienkārši ieelpot, izelpot, un tādējādi mums attiecīgi pietiek īsts brīdis, lai šo pauzīti ievērot. Citreiz konflikts var briest lielāks, un mums ir nepieciešams ilgāks laiks, piemēram, iespējamā konfliktā ar vecākiem. Vecāks ir agresīvs. Ko man darīt? Tāds ir jautājums, ko man arī uzdod pedagogi. Ko man darīt tādās situācijās? Tajā brīdī, kad jūs saņemat agresiju no vecāku puses, arī šeit ir nepieciešama pauze.
pauze izpaužas tādā veidā, ka mums ir nepieciešams kaut kādā mērā novilcināt to sarunu. Mēs nevaram vienkārši vecākam pateikt, es ar tevi tagad, es ar jums, tagad nerunāšu. Ja? Es nevaru tagad uz šo jautājumu atbildēt. Bet tas, ko mēs varam pateikt, mēs varam, piemēram, pateikt, ka šis ir ļoti nopietns jautājums, un es saprotu, ka tas jums ir svarīgs. Es lūdzu jums dot man laiku, man ir nepieciešams sagatavoties, lai es varu rūpīgi pievērsties un atbildēt uz šo jautājumu. Citādi sakot, ja jūs radīsiet sajūtu, ka jums ir nepieciešams laiks nevis tāpēc, ka tā ir kaut kāda impulsīva iegriba, bet tāpēc, ka jums ir nepieciešams rūpīgāk apsvērt, sagatavoties, un piedāvām, ja jūs noteiksiet konkrētu šo termiņu, kad jūs atbildēsiet, ja, tad arī jūs varēsiet pārliecināt daudz labāk arī agresīvi noskaņotu vecāku. Jo šādi vecāki, viņi bieži vien ir agresīvi, kā es iepriekš teicu, divu emociju dēļ, vai tās ir uzkrājušās dusmas, tad konflikts jau ir nobriedis, vai tās ir bailes. Piemēram, man nesen bija situācija, kur paziņoja, ka mana meita, kura mācās 7. klasē, ka viņa nevarēs tagad skolā pa dienu, ja, mācību laikā nevarēs izmantot mobilo telefonu. Jūs ziniet, ka ir skolas, kuras ir likumīgi ir ieviestas no 1. līdz 6. klases, bet ir tādas skolas, kuras apsver domu, ka varētu jau arī līdz 9. klasē to ieviest, ja, tādu mobilo telefonu aizliegumu. Tāpēc, ka daudz izmanto mākslīgo intelektu, nelabvēlīgi, un arī citi faktori tur tiek ņemti vērā, kāpēc šādam aizliegumam varbūt vajadzētu būt. Ja. Un rezultātā man kā vecākam es to dzirdēju pirmo reizi, un man tas bija ļoti satraucoši. Tāpēc, ka es saprotu par savu meitu, kas notiks, ja būs kaut kādas neparedzētas krīzes situācijas, ja, kaut kādi riski, kurus es uzreiz saskatu kā vecāks. Un manī pastiprinās bailes. Es sāku kļūt agresīvs. Es zvanu klases audzinātājiem. Es, protams, tāds zolīts cilvēks, kā jūs redzat, esmu, ja, es cenšos tā profesionāli, pieklājīgi risināt šo jautājumu, nevis vienkārši izgāzt savas dusmas, ja, bet nevis tā ir tā stingrāk tā pajautā, ja, un tas, ko skolotājs ļoti zolīdis, uzskat ļoti profesionāli atbildēja, direktori ir pieņēmuši šādu lēmumu, arī vecāku padome tātad ir šo lēmumu akceptējusi, un es rītdien varu nosūtīt šo dokumentu, kur tas ir rūpīgi aprakstīts, kāpēc šāds lēmums ir pieņemts. Un es teicu, labi, ok, tas ir ļoti labs solis, es gribu šo dokumentu redzēt, lai, kā vecāks būtu lietas kursā, zinātu, kā konkrēti rīkoties. Ja. Tāpēc būtībā bija novilcināšana. Tā bija tā pauze, kuru skolotājs noformulēja pareizi, mani nomierinot, un attiecīgi tātad nosūtot, ja, bet neļaujot tajā brīdī attīstīties kaut kādam konfliktam. Un trešais elements ir emociju identificēšana. Tātad skaidri identificēt, kāda emocija tagad dominē, kāda emocija mani vada. Vai tās ir dusmas, vai tās ir bailes, vai kaut kas cits varbūt. Kādā citā reizē mēs runāsim tieši par emocionālo inteliģenci, kā to veicināt, kā šīm emocijām strādāt pašiem sev, un kā rīkoties, ka skolēni piedzīvo dažādas emocijas un kā viņiem palīdzēt ar to tikt galā. Et sevišķi jūs strādājat ar mazākiem, tad gados jaunākiem skolēniem, ja, kuriem viņi vēl nav iemācījušies, daudz pieaugušie vēl nav iemācījušies tikt galā ar savām emocijām. Ja. Tā kā tie ir tie 3 soļi. Pasakām stop, ievērojam pauzi, kādu mēs tajā brīdī varam un cik ilgi varam, protams, ja. Un identificējam emocijas. Šos 3 soļus ņemam vērā, lai stress nepāraugtu agresijā, lai priekšlaicīgi novērstu iespējamu agresiju un lai, turētu sevi grožos, kad stress ir pastiprināti pieaudzis. Trešais jautājums, kuru es atbildēšu, ir kā sabalansēt darbu ar ģimenes dzīvi. Es pats esmu ģimenes cilvēks, es esmu ļoti noslogots ikdienā, un rezultātā man arī šis ir ļoti aktuāls jautājums. Tas, ko es varu no savas pieredzes ieteikt, kas nav atkal perfektā recepte un turklāt prasa ļoti lielu pašdisciplinētību. Un tomēr tie ir tie soļi, tie ir tie principi, kuri ļoti palīdz, ja mēs tos uztveram nopietni un pie tiem pieturamies. Pirmais,
ir nepieciešams sev noteikt stingri darba beigu, tātad šo laiku. Ja es ar sevi tā teikt vienojos, ka mans darbs beidzās pulkstens, teiksim, 19, tad mans darbs beidzās pulkstens 19. Pēc tā laika es vairs ar darba lietām nenodarbojos. Kaut ko, ja man kaut kas satraucoši prātā, varbūt pārdomāju, dzerot tēju vai kafiju, ja, bet neiejaucos tajā padziļināti. Šī ir viena no lietām, kuru mēs bieži vien aizmirstam, un tāpēc mēs ļaujam, ka tas stress mūsos ienāk un mūs pārņem. Ja mēs nenospraudīsim šo robežu, ja mēs neaizcirtīsim nelabvēlīgam stresam priekšā durvis, citreiz tas ir nepieciešams, ja? Stingri aizcirt durvis stresam priekšā, tā teikt, ja? Tad, diemžēl, stress kontrolēs mūs, nevis mēs kontrolēsim to. Nākamais solis ir nospraust beigu signālu. Nepietiek, ka mēs tikai nospriežam pie sevis, pulkstens 18. beigšu šodien darbu. Uzlieciet modinātāju zvanu, uzlieciet signālu, citādāk sakot, un respektējiet to. Tas ir kā skolas zvans. Noskan skolas zvans, stunda ir beigusies. Noskan modinātāja zvans, atgādinājums kaut kāds, atgādinājums paziņojums pienāk, un mana darba diena ir beigusies. Trešais princips. Kāpēc šī metode nestrādā? Man ir skolotāji, kuri saka, es pamēģināju, man nestrādā. Kāpēc nestrādā? Es uz to pateikšu. Tā nestrādā tad, ja jūs aizmirstat izmantot un ievērot trešo pamatprincipu, ja trešo soli. Un tas ir. Pēc tam, kad šis signāls ir bijis, mērķiecīgi izpildiet 10 līdz 15 minūšu rituālu. Tas ir pārējais rituāls, kur jūs ievērojat katru darba dienu. Un tas var būt kaut kas atšķirīgs. Kāds var paklausīties mūziku, var izpildīt kādu lielisku stresa mazināšanas video vingrinājumu, kuru mēs piedāvājam mūsu YouTube kanālā, var izdarīt kaut ko citu, iedzert tēju, palasīt grāmatu, iziet dabā, pastaigāties. Katram tas ir kaut kas savs, bet tur ir vajadzīgs īs pārējais rituāls, tā sauktais. Jo pretējā gadījumā mūsu organisms tā strādā, ka mums ir nepieciešams no viena posma pārslēgties uz otru. Ja mēs ievērojam šo pārējais rituālu, tas palīdz mums vieglāk organismam pārslēgties, un rezultātā mēs pasakām sev, tagad ir laiks atpūtai. Tagad ir laiks, lai ģenerētu spēkus, lai atjaunotos. Un bez šī rituāla tas vienkārši nestrādā pietiekami efektīvi. Savukārt pēc rituāla ievērojam to, ka darbs ir aizliegts. Tas nozīmē, ka mēs neveltam padziļināti laiku, lai turpmāk kaut kādus darba jautājumus izšķidātu. Jo tas nojauc visu šo metodi, un tad nav brīnums, ka ir tā, ka man šķiet, ka man tas nestrādā. Nestrādā tādēļ, ja kāds no principiem nav ievērots. Šī metode strādā tikai tad, ja visi posmi, visi soļi ir precīzi ievēroti. Nākamais jautājums. Kā necepties par lietām, ko nevar mainīt? Ļoti labs jautājums, ļoti būtisks jautājums. Pirmais solis, kas būtu jādara, lai neceptos par lietām, kuras galu galā mēs nevaram mainīt. Un šeit arī tāds papildu jautājums varētu būt, kā saprast, kas ir tas, uz ko vispār profesionāli fokusēties. Tad pirmais solis ir nepieciešams identificēt problēmu, saprast situāciju, bet to ir svarīgi noformulēt vienā teikumā, citāk sakot, lakoniski. Vēlams to ir pierakstīt, paņemt pildspalvu, paņemt blociņu un uzrakstīt. Tātad šajā brīdī es saskaros ar tādu un tādu problēmu. Uzrakstu īsā vienā teikumā. Skolēns mani nokaitināja. Tādu un tādu skolēnu vecāki iesaistās pārāk maz un nesaprot manas pūliņus izglītot bērnu, teiksim. Identificējam konkrētu problēmu, arī kāda šī problēma būtu. Nākamais solis ir saprast, kurā no lokiem, un es jums tad izstāstīšu, kādi 3 loki, jeb tādi segmenti ir iespējami.
kurā no šiem 3 lokiem šī problēma, šī situācija, šis izaicinājums, ja gribiet, ietilpst. To ir ļoti svarīgi identificēt. Ja mēs ņemam vērā tikai pirmo soli, koncentrējamies tikai uz dažādām problēmām, nav brīnums, ka stress kontrolē mūs, mēs vienkārši pazūdam tajā visā. Mums nav pietiekami enerģijas, lai tiktu ar šo situāciju galā. Tāpēc mums ir nepieciešams identificēt problēmas, bet tālāk mums tās ir jāsašķiro. Kā jāsašķiro? Tad 3 segmenti. Pirmais, es varu šo problēmu tiešā mērā risināt ar savu rīcību. Tad es redzu, ka es varu darīt konkrētas lietas, lai šo problēmu atrisinātu. Vai, ja es nevaru problēmu atrisināt, vismaz samazināt tās nelabvēlīgo ietekmi. Otrais ir, tad segments ir, varu mēģināt, sauksim to tā. Es nevaru kontrolēt situāciju pilnā mērā. Es nevaru to ietekmēt tiešā mērā ar savu rīcību, bet es varu ietekmēt ar komunikācijas palīdzību. Es nevaru, piemēram, skolas vadības kaut kādus lēmumus tiešā mērā kā pedagogs ietekmēt. Bet es varu paust savu nostāju, es varu komunicēt ar skolas vadību, es varu mēģināt risināt ar komunikācijas palīdzību šo situāciju, mēģināt uzlabot apstākļus. Tā ir otra kategorija. Un trešā kategorija, vai segments, es atlieku. Es atlieku mērķiecīgi, tāpēc, ka es nevaru šo problēmu nevis kontrolēt šos apstākļus. Es nevaru tos tiešām mērā ietekmēt. Nedz es varu kaut kā uzlabot apstākļus, ietekmējot ar komunikāciju. Tā ir trešā kategorija. Valstī tika pieņemts kaut kāds likums, no 1. līdz 6. klasē, turmāk mobilos telefons nevarēs mācību laikā izmantot. Es nevaru, lai arī kā varbūt es domāju, ka jārīkojas pretēji, ja, vai kad ar to nepietiks, varbūt kaut kas vēl vajadzīgs. Ja. Un tā tālāk, es nevaru šo likumu vienpersoniski kaut kā atcelt vai izmainīt. Un tad tas ir trešajā kategorijā, kā tāds piemērs. Ja. Un tad nākamais solis, es koncentrējos tikai uz pirmajiem 2 segmentiem. Es varu ietekmēt, vai es varu ar rīcību izmainīt. Uz šīm problēmām es koncentrēju savu uzmanību. Un, lai problēmu risinātu, es nemeklēju tūkstošiem risinājumu, bet es identificēju priekš sevis kaut vienu tuvāko soli, vienu darbību, vienu uzdevumu, ko es varu sev dot, lai tuvākajā laikā situāciju uzlabotu, lai problēmu risinātu, lai risinātu tad ar rīcības palīdzību vai tad ietekmējot ar komunikāciju. Nākamais jautājums. Ar ko izdegšana atšķiras no noguruma vai depresijas? Par depresiju padziļinātāk nerunāšu, neesmu psihologs vai psihiatrs, tā ir klīniska diagnoze. Bet, kā jau iepriekš teicu, tāda depresija nereti rodās tad, kad stress ir bijis ilgstošs, un tad parasti tas ir posmveidīgi. Tas sākās ar nogurumu, tas pāraug tātad jau tādā emocionālā izsīkumā, tas noved pie paaugstināta stresa stāvokļa, tas noved pie izdegšanas, tas tālāk noved pie pārslodzes vispirms, tad pie izdegšanas, un tā tas var novest arī pie depresijas. Parasti ir tātad šāds ceļš, bet var būt arī dažādi izņēmumi. Ir jāņem vērā, ka ir jādod sev laiks, nogurums, parādās tad, kad mums fiziski resursi pietrūkst, enerģija dienas beigās, teiksim, pietrūkst. Tad tas ir nogurums. Bet tad, kad jau pieaucās klāt 3 elementi, un tad lūdzu klausieties, lūdzu uzmanīgi, jo tas ir ļoti svarīgi. Pirmais elements, tas ir emocionālais izsīkums, kas nav tas pats, kas nogurums. Emocionālais izsīkums ir tad, kad jau man kādu laiku
ir sajūta, ka es emocionāli nespēju tikt galā ar stresa vai konflikta situācijām. Es jūtos noguris, iztukšots, nevis fiziski, kaut kā tas bieži vien ir saistīts, protams, bet es emocionāli, man vienkārši sajūta, ka es nevaru saņemties. Vai jums ir šāda sajūta ikdienā? Tad mēs varam runāt par emocionālu izsīkumu. Nākamais elements ir tā sauktā depersonalizācija. Tā parādās tad, kad mēs jau mēģinām apzināti vai bieži tas ir neapzināti norobežoties no citiem cilvēkiem, no kolēģiem darbā, no komunikācijas ar vecākiem. Nesen dzirdēju stāstu no manas tuvas radinieces par vienu skolotāju skolā, kura tā arī vienkārši pasludināja. Šī ir vienīgā sapulce, vecāku sapulce, tas ir vidusskolas posmā vecāku sapulce šo 3 gadu laikā. Es ar jums turpmāk negrasos komunicēt, man tas ir traucējoši. Tipisks depersonalizācijas piemērs. Kas ir tātad jau nākamais elements, kas liecina, ka tas vairs nav tikai nogurums, mēs jau runājam par iespējamu izdegšanu. Un trešais elements, tā ir samazināta efektivitāte. Un parasti tas tā arī pakārtojās. Vispirms ir emocionālais izsīkums, tālāk dēļ šī izsīkuma rodās šī depersonalizācija, es mēģinu izvairīties, norobežoties, norakties, un trešais jau ir līmenis, ir šī samazināta produktivitāte, jeb profesionālā efektivitāte, kas arī bieži vien, diemžēl, ir novērojama. Un šeit es kā speciālists teikšu, pedagogus par to nevar vainot. Tā ir dziļa problēma, kur ietekmē dažādi faktori, nelabvēlīgi apstākļi ilgtermiņā, un līdz ar to tas ir jautājums, kur es palīdzu rītdienā strādājot ar skolām un ar pedagogiem padziļināti risināt. Šie 3 elementi, ja jūs tos novērojat ilgāk par 3 mēnešiem, tad nevis šodien es tā jūtos, šodien es gribu norobežoties, šodien es jūtos tā, ka man emocionāli nepietiek spēka, šodien es vienkārši nevaru īsti pastrādāt normāli. Ja? Tas nenozīmē, ka jūs piedzīvojat izdegšanu. Bet ja tas ir bijis tā konstanti, varbūt ar minimālām izmaiņām, 3 mēnešu laikā, vēl par 3 mēnešiem, mēs noteikti varam runāt par izdegšanu. Un šeit man jums ir jāpasaka, ja jūs šo jautājumu nerisināsiet, ja gadījumā esat šajā situācijā, tas jūs novedīs iespējami pie depresijas, pie produktivitātes krituma, pie veselības sabojāšanas un citām lielām problēmām. Priekš manis, tā kā es strādāju arī pedagogiem, kur ir pārslodzes un uz izdegšanas robežas ikdienā, ir arī tādi, tā nav lielākā daļa, bet ir tāda grupa, ja tā var teikt. Ja? Un ar šiem cilvēkiem strādājot, priekš manis es viņiem vienmēr saku, tas ir kā sarkanā gaisma luksuforā. Tas ir kā liela izsaukuma zīme, to nedrīkst ignorēt. Nākamais jautājums, kā sev ikdienā pasargāt no izdegšanas? Arī šeit varētu stundām runāt, bet iedošu jums konkrētu skatījumu uz to. Šeit atkal ir lielā mērā problēma jārisina, attīstot sevi to iekšējo kapacitāti būt pašdisciplinētam. Un bez tādiem žēl nevarēs izvairīties. Patīk mums tas vai nē. Un princips, kas noteikti ir jāievēro, ir skaidri jānodala. Lielā mērā tas ir to, ko es iepriekš stāstīju. Darbs no atjaunošanās. Daudz esmu strādājis ar skolotājiem, kuri norāda, ka viņi aizejot mājās, viņi nevar darbu nolikt malā. Tas noved viņus pie šīs izdegšanas. Un es to saprotu, un man ir žēl, ka tā situācija ir tāda. Diemžēl nav cita varianta, kā mīlēt sevi vairāk, kā rūpēties par sevi vairāk, kā sevi nolikt tādās situācijās kā prioritāti. Un ja jūs
to neņemsiet vērā, ja jūs netadīsiet laiku, lai atjaunotos, jūs izdarīsiet sev lielu pārestību. Skatoties profesionāli, nevis tikai cilvēcīgi. Mēs tā kopš bērnības tiekam audzināti, mēs esam pieraduši pie domas, ka darbs ir pats svarīgākais, ka atpūta ir kaut kas slikts, spējams vai netik vērtīgs. Un es strādājis arī starptautiskā vidē ar kolēģiem no dažādām Eiropas valstīm, un es varu teikt, ka man ir radies iespējas, ka tieši latviešiem kaut kāda mentalitāte, varbūt tā mentalitātes iezīme, ka mēs cīnīsim pat esam apsēsti ar to darbu, un no labās puses, tādā labā nozīmē skatoties, tas ir lieliski, tāpēc arī daudzas citas tautas mūs bieži novērtē kā ļoti tādus darbīgus, ja, ka mums var uzticēties profesionāli. Bet mēs no tādas negatīvās puses, ja, mēs sev bieži tādā veidā pāri nodarām. Un tāpēc ir svarīgi saprast, ka darbs nav profesionāli raugoties svarīgāks par atjaunošanos. Ja jūs neiegūdat proporcionāli laiku, lai kvalitatīvi atjaunotu savus enerģijas resursus, jūs sabojājat savu produktivitāti, mazināt savas darba spējas, un tajā nav ieinteresēti ne skolēni, ne skolēnu vecāki, nedz pašvaldība, nedz skolas vadība, nedz, es ceru, arī jūs. Es ceru, ka jūs sapratāt manu skatījumu uz to. Varbūt tāds, paskarbs skatījums, ja? Bet tas, ko es gribu jums pateikt, atjaunošanās ir vienlīdz svarīga. Rūpes par sevi ir tikpat svarīgas kā kvalitatīvs, produktīvs darbs. Un, protams, es zinu, ka ne visi kolēģi to saprot, ne visi vadības pārstāvi to saprot, ne visi skolēnu vecāki to saprot un tā tālāk. Es saprotu, ka tas ir plašāks jautājums, tāpēc es ceru, ka jūs pievienosieties vēl kādā citā tikšanās reizē, jo pašlaik mēs padziļinātāk to nevaram aplūkot. Bet mēs noteikti šim jautājumam turpināsim pielūkoties, padziļināt, skatīties no dažādiem rakursiem un pakāpeniski ar katru video paplašināt to mūsu instrumentu spektru, kurus mēs varam izmantot. Nākamais jautājums. Kā iecietīgi norādīt kādam citam, kā mēs redzam, ka šis cilvēks ir uz izdegšanas robežas vai jau ir izdegšanas stāvoklī. Un šeit es iesaku tātad noteikti neuzstādīt diagnozi, noteikti nepārmest, neiziet uz kaut kādu konfliktu, pastiprināšanu, bet vadīties pēc konkrētas, ja gribam, schēmas. Tātad, mēs ar konkrētu cilvēku runājot, draudzīgi, saudzīgi, ar cieņu, norādam uz faktu. Es pēdējā laikā esmu novērojis vai novērojusi, ka tu, manuprāt, pēdējā laikā es redzu, kā tu un tam līdzīgi. Tad mēs uzsveram savu pozīciju, respektīvi, man tā šķiet. Man tas tā izskatās. Es nesaku, ka tā ir absolūta patiesība, bet manuprāt, pēdējā laikā tas tā ir. Un mēs fokusējamies uz kādu konkrētu faktu, ko mēs esam pamanījuši novērojot. Tas nozīmē, ka mēs tādā ikdienas komunikācijā esam pamanījuši, ka tas notiek regulāri, nevis vienu reizi. Nākamais, mēs aktualizējam ietekmi. Man šķiet, ka tā varētu būt problēma, tāpēc, ka es ceru, ka tev nebūs tāda un tāda problēma. Tāpēc, ka tā tālāk. Ja tas ir tikai tādas frāzes, kuras es piedāvāju. Kas nozīmē, ka mēs vienkārši aktualizējam šo problēmu, joprojām nekritot pirkstu, bet pamatojam, kāpēc mēs par to runājam, tāpēc, ka mums rūp šis cilvēks, un mūsuprāt, tas var novest pie tādām un tādām negatīvām sekām. Un trešais solis, mēs piedāvājam atbalstu. Ja jūs neesat gatavi vai nevarat piedāvāt cilvēkam atbalstu, piedodiet, atkal teikšu skarbi, turiet mēli aiz zobiem.
nesāciet kratīt pirkstu, nesāciet rādīt, es novēroju, ka tev ir tāda un tāda problēma, ja tu to nerisināsi, varētu būt tas un tas. Tas jūs novadīs pie konflikta situācijas. Nedariet tā. Bet, ja jūs esat gatavi reāli, tik cik jūs spēkos, protams, palīdzēt, atbalstīt, kaut vai emocionāli, empātiski atbalstīt, ja jūs esat gatavi, tad, ja gribat iesaistieties un pēc šīs schēmas komunicējiet un norādiet, kad jūs pamanījuši, ka jums satrauc kaut kāds jautājums un jūs rūpējaties par šī cilvēka labklājību, jo ir tādas un tādas iespējamas sekas, jums ir bail vai jūs satraucaties, ka šim cilvēkam var klāties slikti, tāpēc, ka ja tas netiek novērsts. Ja? Vajag arī padzerties. Nākamais jautājums. Kā atgūties pēc pārslodzes? Atkal, te varētu būt vesela stratēģija saraksts, ja? Bet pirmais solis. Ja jūs, iepriekš es jums stāstīju par izdegšanu, ja jūs sevi tur saskatāt, ja jūs saskatāt to, ka jums ir pārslodze vai izdegšana, svarīgākā lieta, pirmais solis, nedomāsim par 10, 100 soļiem, pirmais solis ir saprast, ka mums ir jāuzlabo 2 lietas. Un jādara viss iespējamais, lai šīs lietas uzlabotu. Punkts numur 1. Jāpanāk, ka mūsu miegs ir efektīvāks. Kādu citu reizi runāsim par to kā padarīt savu miegu kvalitatīvāku, jo tas ir ļoti cieši saistīts ar stresa samazināšanu. Tāpat mēs arī esam jau izstrādājuši vairākus noderīgus video YouTube kanālā, tie ir pieejami un tuvākajā laikā papildināsim video vingrinājumu klāstu ar citiem vingrinājumiem, meditācijām un vēl visādiem vērtīgiem resursiem, ja? Tā skaitā, kas palīdzēs uzlabot arī jūsu miega kvalitāti. Tas ir ļoti svarīgi, jo miegs kritiski ir tieši tā lieta, kas ir saistīta ar atjaunošanos. Ja mūsu miegs ir nekvalitatīvs, mēs nevaram pienācīgi atjaunoties, rezultātā tiek izjaukts darba un atjaunošanās ritmus un tas balans, mazinās produktivitāte, pastiprinās stress un visa ķēdīte pakārtojās tikai tāda domino. Ziniet, kas saliek tos kauliņus vienu pie otru, nosit vienu un viņš nokrīt. Ja? Tas ir tas, kas notiek. Un sākumā bieži vien tas ir tieši tādēļ, ka miegs ir nekvalitatīvs vai nav pietiekami kvalitatīvs. Tātad tuvākās 2 līdz 3 nedēļas. Mērķiecīgi ieguldām miega kvalitātes uzlabošanā. Atkal, es saprotu, ka apstākļi ir dažādi. Es pats, piemēram, arī strādāju kā skolotājs, kad man bija tikko piedzimis bērns. Ja? Tātad bērniņš vēl bija zīdainis. Protams, ja jūs esat māmiņas, ja, vai, teiksim, varbūt arī tēvi, kuri tātad ir šim gājuši cauri, jūs zināt, ka bērni ir dažādi, ir arī tādi bērni, kas, teiksim, naktīs nejoju normāli pagulēt, un tas ietekmē produktivitāti tā tālāk. Ja? Es atceros, ka es vienreiz aizmigu, pat man sieva pieķēra, es aizgāju taisīt, tas jau bija vēlāk, ja, taisīt pudelīti, piena pudelīti, un sagatavot, un bija tā, ka es vienkārši aizmigu, stāvot kājās, taisot pudelīti. Es vienkārši aizmigu, ja? Tāpēc, ka bija šī pārslodze. Ja? Tā kā es arī esmu tam gājis cauri un saprotu, ka varbūt dažādi apstākļi, kas ietekmē to miega kvalitāti. Bet ir svarīgi saprast, ka to miega kvalitāti vajag maksimāli, cik vien mēs varam atkal solīti pa solītim uzlabot. Un otra lieta ir atkal, cik vien varam samazināt slodzi. Kā samazināt slodzi? To mēs padziļināti skatāmies digitālā atbalsta šajā rīkā no stresa uz pārliecību un aplūkosim arī dažādos, tā skatā, bezmaksas video. Tā kā, ja sekosiet līdzi, tad noteikti par šo jautājumu padziļinātāk arī runāsim. Bet tagad iesim tālāk pie nākamā jautājuma. Kā tikt galā ar vainas apziņu? Un šeit arī ir ļoti svarīgi ievērot 2 konkrētus principus. Pirmais, lai tiktu galā ar vainas apziņu, ir svarīgi identificēt tā sauktās automātiskās domas. Mēs domājam, man vajadzētu to un to darīt vairāk, to un to darīt labāk. Man vajadzētu rīkoties šādi, man vajadzētu biežāk darīt to, man vajadzētu regulārāk izdarīt to, man vajadzētu to. Man vajadzētu.
Tas mans vajadzētu, ja mēs to paplašinām, var kļūt par tādu lielu bubuli, kas samazina mūsu enerģiju, mūsu produktivitāti un veicina stresu. Ir ļoti svarīgi apzināties, katru man vajadzētu identificēt šīs automātiskās domas, bet ar to neaprobežoties. Tipiskā problēma ir skolotāji, kas ar to aprobežojās un krīt atkal tādā izmisumā. Ja? Identificējam šīs domas, bet ejam solīt tālāk. Un tas ir konkrēti sašķirojam šīs domas divās grupās. Vēlams pierakstīt visas šīs domas un arī rakstveidā tad salikt divās kategorijās. Bet ja jums īpaši nepatīk tur rakstīt vai kā, vai nav tam laika, ko te prātā izanalizējiet, iziet cauri. Ja? Tad pirmā kategorija, tas ir fakts. Tas ir fakts, man tas ir jādara, tas ir rakstīts manā darba līgumā, amata aprakstā, konkrēti skaidri ierakstīts, nevis kāds man to tā pēkšņi pateica, bet amata aprakstā tas nemaz nav, piemēram, ja? Man tā bija vienreiz, lai es cilvēšu konkrēti piemēram, lai es saprotat, ja? Ka es strādāju vienā izglītības iestādē, bet tā nebija skola, tas bija tāds nelielas tāds atbalsta organizācija, kas sadarbojās ar pirmskolas izglītības iestādēm, piedāvāja fakultatīvās nodarbības. Un es tur strādāju birojā. Un man vajadzēja nodarboties ar administratīviem jautājumiem, bet man vadītāja pajautāja, vai es nebūtu tik labs un palīdzētu viņai tādu uzkopšanas darbi. Un tagad cilvēcīgi es domāju, kāpēc nē, es taču varu palīdzēt, būšu labs darbinieks, izrādīšu iniciatīvu, parādīšu, ka es esmu ieinteresēts kaut ko vairāk palīdzēt organizācijai attīstīties un tā tālāk, ja? Bet te pašā laikā tas absolūti nebija ierakstīts manā amata aprakstā. Kāpēc man to darīt, vai ne? Bet es tomēr piekrītu. Aiz labas gribas. Es domāju, ko tad nepalīdzēšu cilvēkam? Palīdzēšu, ja? Bet tas gala rezultātā, diemžēl, noveda pie konflikta. Konflikta situācijas. Ja? Kā jūs saprotat, es šajā darba vietā vairs nestrādāju. Ja? Lai gan jāsaka, ka pēc tam es arī vēl kādu laiku nostrādāju. Ar to es gribu teikt, ka tas ir tikai tāds piemērs. Ja? Tad, ja tas ir fakts, mēs to respektējam kā faktu. Bet, ja tas ir stereotips, ka man kā skolotājiem tā profesionāli vajadzētu rīkoties, ja tā ir kaut kāda mirka iedoma, ja tā ir tāda iegriba, ja tas ir kaut kas tāds, būtu labi, bet tas nav pamatots, tad mēs esam ļoti nopietnas izvēles priekšā. Mēs varam piekrist, ja redzam, ka resursi to atļauj, gribam to darīt, redzam tam jēgu, redzam, ka tas palīdzēs mums ilgtermiņā un tā tālāk. Ja? Respektīvi, tas ir pozitīvi vērtējums. Ok, viss kārtībā. Retu reizi, tad atkal nevienmēr, jo tad mēs nodaram savu pāri visbiežāk, bet retu reizi, kāpēc gan ne? Varam nodarboties, tā teikt, ar labdarību. Kas, protams, ir bieži vien vērtējums ļoti pozitīvi. Bet, ja mēs redzam, ka tas no mums vēl vairāk iztukšos resursus, vēl lielāku stresu uzdzīs, sabojās attiecības, pasliktinās darba apstākļus un tā tālāk, mums ir jārīkojas un mums ir jāspiež, ja esat autovadītāji, ļoti labi sapratīsiet, pa bremzēm, avārijas bremzēšana. Ja? Mums noteikti ir jārīkojās, jo pretējā gadījumā mēs padosim vēlnam mazo pirkstiņu, paņems visu pārējo. Tā bieži notiek. Mēs piekrītam, izdarām vienu reizīt, labi, pajautā nākamo reizi, atkal piekrītam, nākamo reizi, atkal piekrītam. Saprotiet, katru reizi, kad ar jums manipulē, un jūs ļaujat, lai ar jums manipulē, manipulētājs skatās, ar šo cilvēku es varu manipulēt, lieliski, un es turpinu manipulēt, un es ar laiku pastiprinu manipulāciju, un rezultātā, tādā veidā cilvēks tika apstrādāts un, diemžēl, izveidojās ļoti problemātiska situācija. Tad, ja tā ir manipulācija, ja mēs redzam, ka tas ir nelabvēlīgi, cilvēks sakot, mēs noteikti nostājamies pret to un, attiecīgi, te var būt dažādi paņēmieni, ja šo situāciju risinām. Lūk, un tagad es tā pārskatīšu, vai es te esmu jau atbildējis pienācīgi. Jā, bet ir vēl viens pēdējais jautājums.
uz kuru noteikti es gribu atbildēt. Ko darīt, ja esmu pārslodzē, bet es nevaru samazināt darba pienākumus? Paldies, ka jūs tik tālu mani uzcītīgi klausījāties, un varbūt šis jautājums jums tīri likumsakarīgi kaut kādā brīdī jau radās. Ok, Indar, ļoti labi, tu stāsti labas un kā pareizas lietas, ja, teorijas līmenī, bet ko man darīt, ja es nevaru tā vienkārši samazināt to darbu slodzi, es nevaru tā vienkārši pateikt, nē, kad ar mani manipulē, un tā tālāk, ja? Ko tad darīt? Un atkal, šeit var runāt par dažādām metodēm, bet es negribu tā teikt atstāt jūs neiedodot kaut vienu, un tāpēc es jums iedošu tuvāko risinājumu, kuru es noteikti jums rekomendēju, un arī visa šī saruna mūsu kopīgā, ja tā var teikt, ir tika veltīta tieši tam, lai nevis jūs apkrautu ar entajām metodēm, stratēģijām, paņēmieniem, bet katrā šādā video es jums iedodu jautājumu, ko man iesūtīja, un pretī vienu konkrētu metodu, stratēģiju, pamatprincipu, vienu, ko es aicinu izmantot, ieviest savā praksē, izmēģināt, ceru, ka izmēģināsiet nevis pavirši, bet tā kā es jums stāstīju, jo, kā es teicu, bieži vien, ja kāds no soļiem iztrūkst, visa metode, diemžēl, nobrūk, ja? Tā kā, ko darīt? Ko darīt, ja es zinu, ka es esmu pārslodzes situācijā, bet es nevaru vienkārši samazināt savus darba pienākumus? Un šeit es gribu jums ieteikt 3 pamatprincipus. Pirmkārt, ja mēs nevaram samazināt darba pienākumu skaitu, mums ir jādara viss iespējamais, lai samazinātu darba pienākumu uzdevumu sarežģītību. Tad domāsim par to, ko mēs varam vienkāršot, ko mēs varam automatizēt, ko mēs varam, izmantojot dažādus arī digitāli pieejamos rīkus, padarīt vienkāršākus. Arī es izmantoju mākslīgā intelekta rīkus ikdienā. Man kā pedagogam ļoti palīdz, bet es to daru kritiski, mērķiecīgi, analītiski, rūpīgi. Es nepaļaujos tā akli uz mākslīgā intelekta risinājumiem, bet bieži vien tie man palīdz ātrāk izdarīt kaut kādus citādi sarežģītākus darbus, atvieglot manu kā pedagoga dzīvi. Un tāpēc es iesaku apgūt un izmantot dažādus rīkus, kas jums ļauj samazināt sarežģītību. Un rezultātā jums nav jādara viss. Jums ir jādara no tā visa kopuma, jums ir jādara tas, kur jūs kritiski esat nepieciešami. Jo pretējā gadījumā, tur vienkārši nekas nesanāks. Tad es izmantoju rīkus tik tālu, kamēr, ir ok, ka es tos vienkārši izmantoju, ja? Bet tur, kur jau man ir kritiski jāizvērtē, tur es noteikti pieslēgšos un noteikti tur būšu un savu enerģiju, savu laiku ieguldīšu. Nākamais pamatprincips ir noteikti skaidri, nevis aptuveni, bet skaidri, kur patiešām man ir jāiesaistās pilnībā. Man ir svarīgi saprast, ka mani resursi ir ierobežoti. Atzīt to, ka tie nav bezgalīgi, jo vairāk es patērēju resursus, tur arī tāda interesanta pierādīta tāds mehānisms, jo vairāk es enerģiju patērēju, jo vairāk stresa līmenis pieaug. Jo mazāk es kontrolēju enerģijas patēriņu, jo vienkāršāk stresam ir iezakties un pārņemt manu organismu un rezultātā pasliktināt manus darba apstākļus. Tātad šeit ir svarīgi saprast, ka man ir jānovelk skaidra robeža, un tā robeža ir starp to, kur man patiešām ir jāiesaistās, kur man ir jāiesaistās ar sirdi un dvēseli, un uz to es fokusējos, un kur man ir joprojām jāpilda mana darba uzdevuma, bet kur es redzu, ka tas nav pamatoti, tas nav objektīvi, tur visus enerģijas resursus ieguldīt. Tur es ievēroju profesionālu, empātisku distanci. Ir ļoti svarīgi distancēties. Iedomājieties, ja, piemēram, ķirurgs neievērotu šādu empātiski
profesionālu distanci, veicot operāciju. Un vienkārši jautu emocijām vaju, jautu stresam vaju, tur neviena operācija nebūtu sekmīga. Tāpat vajadzētu arī pedagoga profesijā iemācīties, ja vēl tas, teiksim, varbūt ir kādam sarežģīti, iemācīties šo distanci ievērot, bet distancei noteikti ir jābūt. Un trešais pamatprincips ir būt empātiskam, tad iesaistīties rūpīgi tikai tur un tikai tad, kad tam ir jēga un tik lielā mērā, cik tam ir objektīva jēga. Ja jūs dosiet vairāk nekā tas ir nepieciešams, ja jūs darīsiet to biežāk nekā tas ir nepieciešams, rezultātā jūs izdegsiet. Tāpēc efektīva stresa vadība ir cieši saistīta ar pašdisciplīnu. Atkal gribam to vai negribam. Un tā ir cieši saistīta ar mūsu enerģijas kontroli, ar to, cik labi mēs savu enerģiju, kā šo iekšējo resursu, tā teikt, mūsdienīgi sakot, menedžējam.